Nevajag nekur. Ok, sākās. Magai, tu kas te Viņš malā, lai nav. Jā. Tā, redz nāc paliek. Nav nācis, viņš viņu palīdz. Roj, projektā. Var pateikt kamerā. Kāds, это viņi sāmi. Jums patīk, это viņi sāmīs? Это sāmīs. Это viņi sāmi. Вы знаете, такое есть? Это viņi sāmīs? Viņam baigi patīk tas. Jūs redzējāt to video par to kontekstēju, jā? Jā. Pārēntāši. Jā. Tā problēma. Kāds šaudīt? Kā tā šaušana bija? Mierīgi, tas ir no augšējā vēl līdz tumšajam, ne, bet līdz no alta līdz basam, tas ir, zināja, jā? Zināju, ka viņš vajag klavies. Tu arī klavies spēlē? Nedaudz. Nedaudz, ne, tev ir nedaudz. Man līdz tā. Nu, būs tā labi. Nē, nu stev kādreiz. Cītīgi trenēšos. Tev cītīgi jātrenējās un tādā veidā. Ir galvenais īstenībā ar tām klavieriem, tā ir īstenībā. Ja, teiksim, Jūs redzēt to video. Tiešām izsisties, jā, teiksim, ar tām klavierēm, jā. Tev ir jābūt Dievu dotam talantam, tā kā es esmu vairākas reizes teicis, jā. Nu, es nezinu, es par to negribu runāt, bet jābūt ir mīlestībai uz to. Ir neatlaidīgam darbam, jābūt ir atdevēja, pašatdevēja un jābūt ir visā pārējām. Tas attiecās tieši tas pats arī uz vokālo mākslu, jā, un visu pārējo. Tagad jautājums, tos akmeņus dabūju? Es dabūju akmeņus, es pārdzimu no jauna, man atkal novāc. Jā, kārtējo reizi man novāc. Bet īstenībā, es tev varu iepriecināt, man ir krustīši, ar kuru es saņemu jaunu smadzeņu, un es esmu tāds pats, kāds es biju kārtējo. Jo es šādu veidu darbību tikai veikšu tad, kad man būs kādās viesībās jāuzstājās vai kaut kur jāuzstājās. Jo man nav vērts neatgalēt sevi, ja man visu laiku ar platoniņiem piš žaunā džeks, kuru bābu es iebāzu pret cietumā normāli. Es tev saku, es iepis cietumā. Jā, tev ir daudz. Nē, tā nav man braucam, tas ir vienkārši izpaids objekts un tādā veidā. Mēs vienkārši viņai ir draugi. Viņa Rīgā dzīvo? Es nezinu, Liepājā vai kur dzīvoja. Daudz īstenībā man prasa par to draudzeni, īstenībā man ir jāsaka tā. Liekaties mierā arī draugiem .lv, kas visu to skatās un visu tādā veidā. Nu, man viss ir draudzeni. Es par to negribu runāt, tas ir tā. Bet tas vienkārši tāds. Vienkārši, es saprotu, tas pēdējais video materiāls no NRTV puses, ja, kas tika filmēts, ja, tas viss ir tā, viss ir patiesība. Es tāds esmu arī dzīvē, un es tāds, kāds es esmu, pieņemiet man rost tāds, kāds es esmu, un tādā veidā. Vēl kādi jautājumi? Jauneklim potīts ar. Jā, mierīgi, bez problēmām. Jā, no tikko bija sastieps saites. Jā, bet tu zinām, pēc tam būs jāvēm šausmīgi. Jā, mierīgi. Man pēc tam šausmīgi jāvēm. Īstenībā pienāca pie maniem uz konsultāciju jau ne, bet sameklē man kaut kur caur draugiem .lv, un tad mēs varam sarunāt, tad, kad nebūs šie te draugi tavi līdzi vai vēl kaut kā, jā, jo tā ir tā privātā. Bet tā draugos var rakstīt, jā? Jā, draugos var man rakstīt, man ir tagad mobilais telefons, bet tiklīdz kā man zvana, tā uzreiz viņš tā kā lādējās ārā, bet man tas telefona numurs, tas tā, kad man zvana, ja bez kādam zvana, man tas ir tā būtiski, nē, es visu kārtībā. Tā būtiski man ir vienalga, jo tad, kad man galvenais ir dzirdēt kaut kādu mūziku, es nezinu, kur tur grabīt, tur rādījis vai kā vai ko tur, un tādā veidā, jā, pareizi, kontrastreika. Kāda bija to ierodas, kā pārlādē? Kā pārlādē? Man sasaluši bija šī rodas. Nē, saprot. Un tagad presnieks tur stāv. Un tagad no tā vēl. Ar mašīnu, ne? Kalašnikovs. Tas labākais. Tas šitais, un šitais ir bum, tas. Es saprotu, ka katram ir savu specifika, kā viņš teiksim, iejūtās dzīvē, un katram ir tā savu nišu un tas savus piegājiens, ja, uz savu izpratni, uz kaut kādām esošām, jeb topošajām, bijušajām, jeb kaut kādām, es nezinu, mistiskām lietām, ja. Un es domāju, ka katrs cilvēks ir savā ziņā ir tāds dīvains, ja, teiksim, bet es sevi par dīvaini nekad neesmu skatījis, es esmu normāls cilvēks, kur varbūt tās dzīvē nesaprot. Daudz saka, ka DRTV man izmantojot finansiāli un tādā veidā,
Jā, bet ko es vēlos pateikt? Es esmu ļoti pateicīgs Edgaram un Aivaram īstenībā. Tiešām skaisti video un viss, un tā kā es viņām palūdzu, ka sākuma mūzikai jābūt tā viņa arī iztver, jā, un tiešām fragmentācija ir diezgan laba un diezgan normāla, diezgan man patīkama, un MC Bārds video klipā, kur jāpriek terapija, jā, teiksim, šitais te, jā, tu esi redzējis, jā, vienam otram, vienam otram ir šitais te mobilajā telefonā, jā, un tas pagriezīs. Jā, nu, tas mans, tā ir mana etiķete, jā, tas pagrieziens, jā, tas, jā, un, bet tur es skatījos YouTube'ā, ka tur pat uzrakstīts, tur ir legenda, jā, nu, es jūtos tāds, jā, protams, īstenībā neviens normāls un parās cilvēks bez mūzikas skolas un bez skolotāja. Es drīkst pabeigt interviju apkopēt. Man tās apkopēs saka šito te uzsver. Nefilmēt to kāds. Jā. Un, jā. Un es Dievies man kā. Nu, otru iztraucē visu. Klausies, jā, un ar MC Bārdu tur tā sadarbība vēl nav beigusies, viņa arī nav beigusies. Mans mācīts par 90, cik es uzzināju draugiem.lv portālā, ir vai nu jau ir pirktas, jeb nu vēl nav pirktas, jeb nu Edgars un Aivars man kaut ko nestāsta, ja? Bet tādā ziņā, ka, teiksim, kāds man varētu kurps dabūt 43. izmēru? Man kurps veiks. Un ko es vēl vēlējos pateikt, es šitais obligāti YouTube'ā, šitais obligāti YouTube'ā iet, ja? Tātad, ko es vēlējos pateikt, tātad Sarkano Krusts uzvarēja, ja? Tiesā Rīgas Zemgales apgabala tiesā, ne, bet Latgales priekšpilsētas tiesā atrodās lēmums tādā čupā, ja? Tāds čups versijā, ja? Un ko pateica Sarkanais Krusts, visi mani fani, visi, kas skatās visā Daugavpilī, Liepājā, visā pārējā valstī. Ko es varu pateikt visiem tiem, kam interesē man Lapāja, jā, es uzvarēju. Un kāpēc man tas Sarkanais Krusts ir ļoti, ļoti svarīgs? Ir tāda lieta, ka tur ir dušas, tur ir siltums, tur ir balti palāgi, tur var 24 stundas pa kapteikam tur gulēt, kāpēc man 250 lati būtu jāmaksā kaut kāds dzīvokli, kur no viesņām pilu ūdens, jā. Tas arī fakts, jā. Teiksim, Lopos man atrodās tā mājas, jā, un viss vienīgais Rīgā ir izdzīvošanas variants, kā jau es esmu vairākas reizes teicis. Par Balbām runājot, es negribu šo tematu silināt, es esmu vairākas reizes teicis, nav problēma. Un tādā veidā. Tajā būs kaut kā? Jā, būs tātad nākamā dziesma, jo vairāk mīlestības, jo labāk būs. To mēs veidosim arī ar MC Bārdu. Un šajā sakarā es esmu tikai priecīgs par prieku terapiju, kad es aizgāju līdz Origo, jā, tam veikalam, un kad telefonā ir iekačāts tā prieka terapija. Es tur nestrādāju pie tās dziesmas, tur strādāja Edgars Aivars un Arturs Lapinskis un MC Bārda pats, ja? Es tur vienkārši kā fauna attāstīju, vienkārši un tādā veidā, vienkārši kā sižeta fragmentācija, tur teiksim vairāk vai mazāk un tādā veidā. Un ko es varētu visiem novēlēt jaunajā gadā? Kādu dziesmu? Kādu smuku? Skaties ar Dark TV, pat ja tu nerūpīji, tā priekšdēļas būs tā kā priekš terapija un visapkārt zemes iela, kā zilis jūts un tīš, tik neparasti viegli, pat nedomājot cik, jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien, ik uz kurzeme, kā cilviņa pretī skrien. Un visi, kas skatās, un visi mani fani, ar mani visi ir kārtībā. Es ceru, ka jums arī tiešām, tā kā es vienmēr to teicu, arī ir viss kārtībā, un mēģināsim izturēties vienam pret otru diezgan labi, jā. Nevis tā kā tur, jā, teiksim, tur pie viena restorāna, tur katru rītu tur kautiņi notiek un kas tur. Bet tā jau nav maderēšana, tas pat ir interesanti, ja? Bet esiet saudzīgi viens pret otru, jā, vairāk mīlat. Un šajā jaunās dziesmas sakarā, kurš taps ar MC Bārdu, Arturu Lapinski, Edgaru Aivaru, es varu pasacīt, ka jā, būs ļoti smuka dziesma, jā, kurā es pats arī vokālu ņemšu, jā, un līdzdalību ņemšu, jā. Nav tā, ka, teiksim, jā, viņi ir, teiksim, uztaisījuši, teiksim, kaut kādu
caur lielo zīmes, kas ir respektīvi mani, ja, teiksim, RDTV formātu, kur tajā labajā stūrītī, kā jūs no televizora ekrāniem skatāties, ja, bet tas ir vienkārši ne projekts, bet tas ir vienkārši dzīves atspūgļojums, ja. 2% varbūt tās tur viss samāk sodīt, varbūt tās tur vairāk vai mazāk, bet visi jautājumi atbildes un viss pārējais, tas viss ir, tā viss ir realitāte, tas viss, arī pēdējā video ar RDTV, teiksim, ar to Liepājnīcu, kā viņi tur sauc, kur mēs tur pavadām labu laiku un tā. Tas viss vienkārši izpēc esmu arī dzīvē. Dažreiz es esmu, dažreiz arī skarbjos, es esmu ļoti dusmīgs dažreiz, jā, varbūt tās Edgars Evers arī varbūt tās neuztrāpīja uz labo garstāvokļu mani, jā, tajā dienā. Un varbūt tās tāpēc tajā video es varbūt tās tāds diezgan skarbs esmu, bet, nu, īstenībā man ir jāsaka tā, ka tas varbūt tās grīzki izklausīsies, jā, Edgars Evers man pajautāja, nu kā tad, tā un tā. Es saku, ka sieviete jau ir tas pats, kas vīrietis, tikai viņai ir, zinu, latviski runājot īstā. Tas pats, bet es nedomāju, ka, teiksim, tā būtu aizskaroša piezīme, ja tu varbūt tās tā paņem, varbūt tas ir pastu, vai, es nezinu, tas ir, varbūt tās gaumas lieta, vai vēl kaut kā. Ja tu, piemēram, šitā sauc darbu, tad varbūt tās mēs varētu sākt runāt par attieksmi, ja, pret pretējo dzimumu, it kā, ja, kurš ir pretējs, ja, tajā pašā laikā viņš ir tāds pats kā mēs visi, ja, bet tā, tas ir, es ko gribu ar to pateikt, ja, tautai, esiet tādu kādē, maucat vienkārši frīstēlā, ja tev te, jā, maucat vienkārši frīstēlā, nu, man viss, kas tu esi, nu, bļēc, zaver žokli, vai ne, nu, bābi iedomājies tev pretī stāv, ja, nu, zaver žokli, nu, frīstēlā, ja? Nu, kas tev būs par to, nu? Tu viņai pateic pievērš žokli tikai savādākā versijā, kā citu tu uzskati, nu? Ja? Un tas man neinteresē, nekas tu esi nekā citi, tas man galīgi neinteresē. Un tajā faktorā, kad, teiksim, man daudz jautā par tām toaletēm, kurās es guļu un kā, zinies, man jums jāsaka... Встаньте, пожалуйста, так, чтобы не мешать людям идти. Встаньте подальше. Видите, в сторону, где много места. Ребенка, как я вижу. Nofilmē šitā, filmē. Apkopē totālākā. Nu, reāli totāli apkopē, nu, paskaties. Nu, man neblēja aizved muti. Skaties. Redzēji, kā apkopē rulē? Klausies, mēs varētu tādu, es zinu, tādu fonā. Apkopē rulē. Bet viņai labi sanāk, vai ne? Nu, filmē! Pagaid, līdz augšā, kad... Es ar tev fonā, tur. Filmē. Vajag. Nē. Paskaties līdz augšā tagad. Kā skan, man ne tā labs, tā klausies. Nu, bet redzēji, ko agresīvi apkopē rulē. Klausies, mēs varētu ielikt fonā tādu fona mūziku, teiksim, kaut kādu, teiksim, šito skūteru, teiksim. Jā, tā labi. Jā, kaut kādu skūteru, jā, skūteru. Un viņi tādu. Pārstāv, paņā. Skūteru. Neredz, paskaties, ka viņai labi sanāca, vai ne? Un viss streps ir notīrīts, vai ne? Nu, labi, Džeki, jā. Paldies tev. Jā, paldies. Nē, nav par ko. Un par ko tad? Nu, labi, paldies. Noderēs. Jā, visiem bija tagad jāredz, kā tu man iedod 10 stāvu. Nē, šo neredzēju. Nē, šito, lai skatās. Labi, davai visiem, viss, kas skatās un davai turās. Paldies. Veiksmi un... Varbūt kādu kopbildu varētu. Kādu kopbildi? Bez manis. Man jāiet tālāk. Klausies, tu man apstāv, ka šitais būs YouTube. Būs. Viss materiāls. Jā, ir gatavs. Super. Klausies, uz kuru dienu? Nezinu, varētu mēģināt šovakar jau. Jā, davai, bet ar visu apkopēju, visu. Jā, visu No būs. sāk gala līdz beigām. Jo Jā. man nepatīk ātri un
forši runāt pa tukšo. Nu, jā. Nē, ja jūs negribat, tad jūs neliekat, bet es domāju... Būs. Tas ir diezgan Vajag jau. interesanti. Kādu nosaukumu labāk? Kādu nosaukumu? Jā, varētu. Grīsmans tunelī. Nē, Grismans tunelī, nē. Intervija ar Mārtiņu Grismanu. Vienkārši intervija, vienkārši piemet pie maniem. Intervija ar zvaigzni. Intervija ar Mārtiņu Grismanu. O, jā, tā. Ar maestro leģendu vienalga izvēlēties. Labi, paldies. Labi, Tad turā.